Daudz mēs laika labi te pavadām kopā, un tā ir privilēģija visiem kopā te atnākt un piedalīties sacensībās. 9 disciplīnas, 8 no tām ir komanda disciplīnas, 1 individuālā. Ir jautri, ir interesanti un tiešām lieliski iespēja pavadīt laiku te. Mēs bijām aktīvi pludmales spēlēs, piedalāmies jau 4. gadu. Brīnišķīgs pasākums, daudz ģimenes redzēts jau visus šos 4 gadus šeit, tā kā visi izmanto iespēju nākt atkal un atkal. Patiesībā ir tā, ka ikdienā mēģinām darīt kaut ko kopā, bet jau bērni ir paaugušies, arī kaut kādas savas lietas un savu hobiju. Tāpēc ir riktīgi forši, kad ir tādas bija aktīvi ģimenes sporta spēles, kas atkal saliedē ģimeni kopā un katrs no tiem saviem hobijiem sakoncentrējas tādu vienu kopīgu lietu un piedalās tieši ģimenes pasākumos. Arī slinkie bērni, kur negrib ļoti daudz kustēties, viņi šodien bija gatavi visu darīt. Vēlam uztaisīt mazās sporta spēles un iesaku to darīt visiem. Vienkārši noīrēt teritoriju un uztaisiet kaut ko līdzīgu kā šeit, un bērni izbauda visam citādāk šīs ballītes. Es pēc sportiņa parasti mājās atnākot staipos, Anīm un Atskajam blakus vingrojam. Viņi dara tieši to pašu. Tā kā jārāda piemērs, kuru kustība ir jābauda. Tā kā sportojam un darām to kopā ar ģimeni. Aktivitāte ir liela un šeit ir nodarbības no paša mazākā līdz pašam lielākam iekļaujoši. Es ceru, ka viņiem būs kaut kāds āķis lūpā, lai arī turpmāk katru dienu vismaz stundiņu pasportot.